Sveiki! Es esmu krāvmeistars Čojšihjoks, kurš caur atomiju dzīvotspējīgi sapņo par nākotni. Priecājos jūs satikt! Nesen skatījos televīziju un pamanīju, ka ir tāds raidījums kā Vakaman. Vai jūs zināt, ko nozīmē vārds Vakaman? Kad es dzirdēju vārdu vīrs, kurš izmanto sievas kartiņu, es uzreiz sapratu, ka tas attiecas uz mani. Es biju stabils darbinieks, un mana sieva pirmā sāka strādāt ar atomiju. Sākumā es domāju, ka tas ir tikai blakus darbs. Ko viņa dara, lai iegūtu kabatas naudu? Bet kādā brīdī mana sieva sāka ievērojami apsteigt manu ienākumu, un tad es dzirdēju no viņas šokējošu frāzi: tava alga, tava kabatas nauda. Tas lika man daudz domāt, vai tiešām ienākuma pieauguma temps var būt tik strauji. Es esmu ļoti racionāls cilvēks ar zinātnisko izglītību, tāpēc man noteikti bija daudz pārdomu. Tāpēc es no tā brīža rūpīgi iepazinos ar atomiju. Rezultāts ir tāds, ka šī kompānija noteikti nekad nebankrutēs. Un arī cilvēks kā es varētu gūt panākumus. Mācīšanās, kas sākās ar šaubām, ir pārvērtusies par pozitīvu pārliecību, kas bija pamatā tam, ka es pārgāju no parastas darba vietas, izdzīvoju vakanam laikus, un tagad varu dalīties ar savu stāstu. Ar jums atomija, stabilais un līdzsvarotais mārketinga plāns. Jā, mārketinga plāns bija. Mans uzskats ir, ka mana pašreizējā dzīve ir labi plānota. Mana pensijas dzīve ir labi plānota, un es varu nodot saviem bērniem labu dzīves plānu. Tas ir tīkla mārketinga plāns un atomija mārketinga plāns. Tāpēc, ja kāds man jautā, kas ir vissvarīgākais mārketinga plānā, es atbildu, ka pirmajā vietā ir konsekvence. Tam jāpaliek nemainīgam. Patiesībā uzņēmēji, kas strādā ar atomiju, to dara ar redzējumu, jo galvenais iemesls ir dzīvot labi. Vārdiem dzīvot labi var pievienot daudzus subjektus, piemēram, lai mana pensija būtu ērta, un es varētu labi dzīvot, lai mani bērni dzīvotu ērtāk, un viņu pēcnācēji dzīvotu labi. Lai to panāktu, ir jāskatās tālāk, un, lai dotos tālāk, ir jābūt stabilam. Mūsdienās ir daudz cilvēku, kas apzināti apmeklē vēsturiskas ēstuves, ko sauc par nopo. Ir iznākušas grāmatas par nopo, un ir radies daudz televīzijas programmu. Patiesībā šādas realitātes ir arvien vairāk. Kad tu pamosties, tu redzi, ka veikals ir mainījies, un nākamajā dienā tur ir cits veikals. Bet kāda ir nopo spēks? Kad tas pastāv 50 vai 60 gadus, un joprojām ir veiksmīgs? Cik īpaši tas var būt, ka tas tik labi izdodas? Es tā domāju, ka lielākajai daļai veco uzņēmumu ir nemainīga apņēmība, atkarībā no apstākļiem, modes un ārējiem faktoriem. Viņi neļauj sevi ietekmēt un konsekventi turpina iet pa noteikto ceļu. Viņi ir izveidojuši savu pieeju un apņēmīgi to ievērojuši, tāpēc ir izturējuši, guvuši panākumus un sasnieguši veiksmīgu rezultātu. Es gribētu teikt, ka atomi ir līdzīgi. Ja mārketinga plāns būtu mainījies, atkarībā no dažādiem ārējiem faktoriem, vai tas būtu varējis būt tik stabils? Kā tagad? Vai bija iespējams kļūt par Royal Master, Crown Master un Imperial Master? Tā kā ir ierobežojumi, ir uzticams. Mārketinga plāns, to es gribētu teikt, ka tas ir vissvarīgākais iemesls, kāpēc atomija var gūt panākumus. Mūsu valstī likumdošana nosaka, ka tīkla mārketingā kopējās pārdošanas apjoma 35% var tikt izmaksāti kā atlīdzība dalībniekiem. Tas nozīmē, ka 35% no pārdošanas apjoma ir prioritāte un galvenais elements. Tāpēc, lai tas varētu novest pie mūža ienākumiem un sistēmas ienākumiem, ir ļoti svarīgi, lai uzņēmumu produkti tiktu iegādāti brīvprātīgi un nepārtraukti.
Brīvprātīgas atkārtotas iegādes metode ir ļoti vienkārša, tāpēc kā tagad tas būs absolūta kvalitāte un absolūta cena. Atomi dalībnieku vidū apmēram 8 no 10 var tikt uzskatīts par parastajiem patērētājiem. Ko tas nozīmē? Jā, tas ir produktu spēks. Tas nozīmē, ka, ja produkti nav labi, šādu skaitli nekad nevar sasniegt. Proti, tas nav tā, ka cilvēki nodarbojas ar atomi biznesu, bet gan tāpēc, ka produkti ir lēti un kvalitatīvi. Ir daudz patērētāju, kas veic brīvprātīgus pirkumus. Tādēļ sistēmas ienākumu radīšanas pamatprincipi, kas ir pierādīti atomi mārketinga plānā, balstās uz produktu kvalitāti. Proti, atomi visu mārketinga plānu pamatā ir absolūtā kvalitāte, absolūtā cena un produktu efektivitāte. Nedaudz tālāk apsvērsim nopietnu mārketinga plānu. Atomi nav viena lieta. Produkti ir labi un viss ir perfekti, bet kas trūkst? Tieši barjera. Pirmkārt, nav ieejas barjeru, un man nav jāuzņemas lieli riski. Tas nozīmē, ka ik viens var sākt bez sākotnējā kapitāla un nav nepieciešams nekādas dalības maksas vai uzturēšanas izmaksas. Ja sākotnējais kapitāls ir liels un dalības maksa ir augsta, tad tas ir bizness, ko pat izmēģināt nav iespējams. Apsveriet milzīgās sākotnējās investīcijas, kā arī mēneša īres maksu, drošības naudu, darba samaksu un elektrības rēķinus. Tā kā esmu spiests sekt šos uzturēšanas izdevumus, manā rīcībā esošais ienākums būs ļoti niecīgs. Un, lai gūtu panākumus, nepieciešams ļoti ilgs laiks, vai panākumi ir garantēti. Arī tas nav. Tomēr atomi ir zemas ieejas barjeras. Nē, tās vispār nav. Tāpēc es varu uzsākt savu biznesu bez zaudējumiem. Cik liels tas ir ieguvums? To noteikti sapratīs tie, kuriem ir pieredze biznesā. Un atomi darbojas pēc binārā mārketinga sistēmas, kurā tiek noteikta atlīdzība. Pirmkārt, binārā mārketinga sistēma nozīmē, ka man ir divas grupas, kreisā grupa un labā grupa, kuras tiek paplašinātas ar patērētājiem un uzņēmējiem. Un atlīdzība tiek noteikta, pamatojoties uz mazākās grupas pārdošanas apjomu. Daudzas kompānijas izmanto šo bināro mārketinga sistēmu, taču tikai atomi piedāvā atšķirīgus principus, kas ikvienam, neatkarīgi no vecuma, pieredzes, ekonomiskā stāvokļa vai kontaktu klātbūtnes, ļauj doties uz panākumu ceļa. Pirmais no tiem ir neierobežots līmenis. Bezgalīgā līmeņa sistēma ļauj man, sākot no manis, dalīt un paplašināt patērētāju un uzņēmēju, ko esmu izveidojis, kā arī manu partneru, radīto patērētāju un uzņēmēju pārdošanas apjomus, neatkarīgi no cilvēku skaita un līmeņa. Tātad, kad es satiku savus kreisās un labās puses partnerus, šie partneri arī veido savus kreisās un labās puses partnerus, paplašinot tīklu. Ja man būtu jāizveido 100 vai 1000 uzņēmēju vienatnē, kāda būtu šī struktūra? Tas nav viegli. Un varbūt jūs ātri atteiksieties, jo tas ir grūti. Tomēr atomi ir pieņēmusi bezgalīgu līmeņu, koplietošanas mārketinga plānu, tāpēc jums nav jāizskaidro viss, vienatnē un jāvada bizness. Vienatnē, bet jūs varat veidot savu biznesu kopā ar savu organizāciju. Tādēļ organizācija ir svarīgāka nekā jebkurai citai mārketinga plāna uzņēmumam, jo tas nozīmē, ka jūs ne tikai gūstat panākumus, bet arī varat augt kopā. Un vēl viena priekšrocība šajā binārā mārketinga sistēmā ir bezgalīga uzkrāšana. Manā organizācijā ir uzticami partneri, un ja kāds no apakšējā līmeņa iegādājas produktu, tad visi, neatkarīgi no līmeņa, saņem atlīdzību. Šie punkti, kas uzkrāti caur bezgalīgajiem līmeņiem, ir patiešām vērtīgi. Tomēr ir dzirdēts, ka šie smagi uzkrātie punkti katru mēnesi tiek attiestatīti. Tas var novest pie tā, ka cilvēki mēģina iegādāties produktus, lai sasniegtu nepieciešamo punktu skaitu, lai saņemtu atlīdzību. Godīgi sakot, uzņēmuma interesēs tas varētu būt izdevīgāk, tomēr atomi mārketinga plāns nav tāds. Tas pieņem bezgalīgas uzkrāšanas mārketinga plānu.
Tas nozīmē, ka punkti, kas uzkrāti caur bezgalīgajiem līmeņiem, nepazūd un tiek uzkrāti bezgalīgi līdz izstāšanās brīdim. Treškārt, šī principa dēļ Atomy bizness ir obligāti jāveic. Globālais siltā mārketinga plāns ļauj paplašināt manu patērētāju un uzņēmēju grupu līdz pat ārzemēm, un tas nozīmē, ka arī ārzemju pārdošanas apjomi tiek dalīti ar mani. Pašlaik Atomy turpina globālo paplašināšanos, un ņemot vērā, ka tikai 2% no pasaules iedzīvotājiem ir reģistrējušies, tas nozīmē, ka ir bezgalīgas iespējas augt bezgalīgā tirgū. Tātad tas ir stāsts par to, ka šis bizness, kas ir vērsts uz divām grupām, var ietvert visu pasauli, un tam ir neierobežots potenciāls. Pēdējais, ceturtais, ierobežojums ir bezgalīgas paplašināšanas iespēja, taču, ja nav ierobežojuma, tad pirmais, kurš pievienojies kuģniecībai, iegūs pārliecinošu priekšrocību un saņems vislielāko ienākumu. Tomēr Atomy ir noteicis augšējo robežu, lai daudzi cilvēki varētu dzīvot veiksmīgu dzīvi. Atbalsta atlīdzība 1,50 miljoni PV pret 50 miljoniem PV pakāpe. Imperiālais. Tas ir atlīdzības augšējais ierobežojums, ko var saņemt Atomy. Tādējādi ik viens, kurš ir sācis agrāk vai vēlāk, var sasniegt augstāko robežu. Bezgalīgajā tirgū un šajā augstākajā robežā var spēlēt ļoti vienkāršu spēli. Tāpēc es vēlos šādi apkopt Atomy mārketinga plānu. Pirmais – absolūta kvalitāte, absolūta cena, tas ir stabils, produkta pamats visiem mārketinga plāniem. Otrs – nemainīgi, pastāvīgi un stabila mārketinga plāna principi. Trešais – bezgalīgas iespējas. Un, visbeidzot, vissvarīgākais ir tas, ka ik viens var gūt panākumus, vai tas nav skaidrs un noteikts mārketinga plāns, kuru nav iemesla neīstenot. Ja jūs pievienojaties Atomy atšķirīgiem mārketinga plānam, jūs varat gūt peļņu ne tikai no uzticama uzņēmumu bojātiem produktiem, bet arī no savām spējām un centieniem. Tas nav citu stāsts, bet gan mans stāsts. Lielākā daļa uzņēmumu cenšas gūt peļņu paši, bet kā ir ar Atomy? Vai tas ir uzņēmums, kurā uzņēmējs strādā viens pats? Vai uzņēmumam jāstrādā tikai savas peļņas labad? Nē, Atomy ir bizness, kurā uzņēmums nav centrā, un tas neizdara spiedienu, bet gan ir vērsts uz patērētājiem. Šeit ir divi svarīgi punkti. Pirmais ir patērētāju apmierinātība. Lai panāktu patērētāju apmierinātību, ir nepieciešams nepārtraukt uzsvērt produktus, kas ir patiešām izcili. Pirmais solis ir tas, ka patērētājs, balstoties uz labu produktu, ir apmierināts ar tā pieredzi. Otrais punkts ir brīvprātīga, atkārtota pirkšana. Patērētāja apmierinātība nebeidzas tikai ar apmierinātību vai vienreizēju pieredzi, ja tā pāriet uz brīvprātīgu atkārtotu pirkšanu. Tas tieši saistās ar uzņēmuma atlīdzību. Ja mārketinga plāns nav balstīts uz patērētāju brīvprātīgu atkārtotu pirkšanu, bet gan ir līdzīgs daļai tīkla mārketinga, kur uzņēmumam katru reizi ir jāiegādājas produkts, lai aizpildītu atlīdzību, tad var rasties situācija, kad uzņēmums pērk preces un uzkrāj tās uz balkona, nespējot pat paskatīties pa logu. Patērētājiem ir jāiegādājas tik daudz, cik viņiem nepieciešams, un tas ir jādara atkārtoti, un tas savukārt saistās ar uzņēmuma atlīdzību. Tas izskatās ļoti vienkārši, bet nav viegli īstenojams visur. Tomēr es varu ar pārliecību teikt, ka tas ir iespējams, jo Atomy produkti garantē absolūtu kvalitāti un absolūtu cenu. Vēlos uzsvērt vienu lietu. Strādājot ar Atomy un satiekot daudzus uzņēmējus, esmu pamanījis, ka daudziem ir neskaidrības. Nav tā, ka Atomy ir tikai patērētāju mārketinga modelis. Ir dabiski, ka patērētāji ir centrā. Mums nevajadzētu aizmirst, ka blakus vienmēr ir uzņēmējs
Ir ļoti svarīgi, ka uzņēmums noteikti ir kopā ar patērētājiem un ka patērētāji un uzņēmums iet kopā. Kāpēc tā? Pirmkārt, balstoties uz labu produktu, ir svarīgi mudināt patērētājus, pārvaldīt šo produktu un virzīt viņus uz uzņēmēju darbību, jo tieši tāds ir uzņēmēju uzdevums. Tas nozīmē, ka, ja ir pietiekami daudz produktu, kas var piesaistīt patērētājus, kā arī nodrošināt viņu apmierinātību un atkārtotu pirkšanu, un ja uzņēmējs ir blakus, tad viss šis process ir organiskā veidā savienots, kas noteikti ļaus īstenot bezgalīgu līmeņu mārketinga plānu. Secinājums ir tāds, ka jāfokusējas uz to, lai patērētāji un uzņēmumi varētu neierobežoti attīstīties. Es esmu no dabas zinātņu jomas un esmu ļoti aprēķinoša persona. Varbūt varētu teikt, ka esmu racionāla persona. Lai pārliecinātu cilvēkus, kā es, ir svarīgi, lai būtu skaidri un noteikti principi. Lielākais iemesls, kāpēc mani izdevās pārliecināt, bija pirmais – Atomi absolūtā produktu jauda. Un otrais – mārketinga plāns, kas ir izveidots tā, ka to nevar mainīt neviens. Tas ir arī Atomi vadības princips. Mārketinga plāns garantē, ka man nav jāuztraucas par to, kā rīt, vai nākamgad viss mainīsies kā vējš pie sveces. Ja konkurenti varētu brīvi mainīt mārketinga plānu, kā es varētu uzticēties šai kompānijai un strādāt tajā. Es, iespējams, mēģināju atturēt sievu no Atomi darīšanas. Iespējams, pat sagatavojot pusdienas un sekojot viņai līdzi. Tāpēc es saku, ka Atomi mārketinga plāns ir patiesi un caurspīdīgi izstrādāts mārketinga plāns. Tāpēc, ka pastāv patiesi, nemainīgi principi, kas balstīti uz caurspīdīgi atklātu mārketinga plānu. Un pats svarīgākais ir tas, ka labākā lieta ir bezgalīgo līmeni princips, kas nodrošina, ka neatkarīgi no tā, vai pakāpe ir augsta vai zema, ja viszemākā partnera vadība ir laba, struktūra ir stabila un ik viens var gūt panākumus. Vienmēr Atomi uzsver, ka pazemība ir svarīga. Šī frāze šķiet nav bez iemesla, jo augstāk es eju, jo vairāk man jābūt pazemīgam pret saviem partneriem un patērētājiem, jo tikai tā es varu kopā ar viņiem augt un gūt panākumus. Mūsdienu sabiedrībā ir jākonkurē ļoti intensīvi. Lai būtu godīgāks, lai es varētu labi dzīvot, man ir jāspiež uz augšu, pārspējot vismaz vienu konkurentu blakus sev. Es arī tā esmu dzīvojusi. Tomēr, kad sāku nogurt no šīs konkurences, man šķiet, ka man ir atvērta jauna ceļa iespēja. Tagad, kad paskatos apkārt, man nav konkurentu, man nav vēlmes būt labākai par citiem. Kāpēc tā? Mēs esam nevis konkurenti, bet kopā strādājoši kolēģi, izdevumi kļūst par ienākumiem, un mēs varam augt kopā ar kolēģiem, nevis konkurentiem. Es ceru, ka jūs iedomājaties nākotni ar Atomi, uzņēmumu, kas aptver 2 grupas visā pasaulē un piedāvā neierobežotu izaugsmi. Līdz šim biju Češhire, Krov un Master. Paldies!